rezultatīvākais starp abu komandu spēlētājiem savstarpējās spēlēs. Garnets atsit ripu un ir 1-0. Ģiecāki pants. Viss acīgākais bija vārtu priekšā. Jānāk tā arī ir laukumā un Kuznecovs tagad ar ripu savā aizsardzības zonā. Tur pret viņu diezgan asi nospēlē. Kāds no mūsējiem, bet tiesneši nefiksēja pārkāpumu. Nefiksēja pārkāpumu, šim skatāmies vēlreiz. Frederiks Vārks. Plecs plecā patiesībā. Tas nebija grūdiens ar rokām. Zancevs, Žiru un Derons. Kāda iespēja bija Ņiževiem. Rīt skatāmies vēlreiz. Kāds ir ripu Garnets. Jā. Garnets aptur ripu. Aptur pusceļā uz savas komandas vārtiem. 1-1. Neiemet tu, iemet tev. Hokeists. Skatāmies vēlreiz. Ļoti spēcīgi un precīzi trāpa Razins. Grūti pateikt, cik lielā mērā Holtam mūsu uzbrucēji šajā spēlē. Senjus, eleganti, skaisti pat. Un tagad jāvērt. 2-1 Rīgas Dinamo vadībā. Lieliski nospēlē Niklās Lusenjus. Un kurš tad iemeta? Marcels Hossa. Skatāmies vēlreiz. Lusenjus piespēlē Hossam un 2-1. Marcelam 9. vārti čempionātā un jau 3. Rīgas Dinamo rindās. Kā tā? Jāprasa Krisam Holtam. Kā tā? Vārds stabi tomēr ielec vārtos. Skatāmies. Traktora kapteinis no 0 leņķa izdarīja metienu un iemeta. Kļūdījās Kriss Holts. Tā arī darīja Ģiecāki pats. Arī palīdz viņam nenonāca. Garām. Protams, turpinās Lusenjus. 3-9. Rīgas Dinamo atkal ir vadībā. Un Marcelam 10. vārti. Jā, Marcels Hossa tas bija. Skatāmies. 10. vārti Marcelam Hossam turnīrā. 2. šajā spēlē. Sprukts. Garnets skrien jau mainīties. Nē, nekur viņš nevar skriet. Viss, Dinamo uzvar Čeļabinskā. Bravo! Māleči mūsu puišiem. Beidzot, pārtraukt arī zaudējuma sērija Čeļabinskā.